Viņi nogalināja viņa tēvu, viņa māti, viņa sievu, arī viņa māsu, viņas vīru, viņa mazo brāļa meitu. Viņi nogalināja pat viņa vienīgo dēlu, visa viņa ģimene palika zem drupām, un tagad viņi runā par mieru un sarunām. Paskatieties viņa acīs, jūs tiešām domājat, ka pēc šī visa cilvēkā vēl paliek vieta miera sarunām? To visu paveica krimināla noziedznieka, terorista un pedofila Trumpa un cionistu mafijas varas. Un kas tas par cinismu, kad tavas valsts propagandas mēdīji vēl paņirgājas un saka, ka lūk šis cilvēks iespējams būs naidīgāks pret uzbrucējiem nekā viņa tēvs, kuru nogalināja jau pieminētie varmākas. Ja tu būtu Irānas tautas vietā un Hamenei vietā, šo paciestu, klusētu un vēl klanītos slepkavu varu priekšā? Ja tu esi pie pilna prāta un zini, kas ir taisnīgums un sirdsapziņa, tava atbilde ir nē. Tāpēc, lai neviens nemaldina sevi un neliekuļo slepkavu varu priekšā, tas, ko varmāk un morālo kropļu varas sēj, to tās pļaus un ar procentiem. Piebilde. Kad meļi, liekuļi, bezsirži piedalās tās sauktajās labdarības akcijās, viņi citam glaimo ar izlikšanos svešu bērnu nav, tāpēc jau viņi ir liekuļi, ka nespēj to attiecināt ne uz saviem, ne citu bērniem, proti, ka cilvēku pasaulē nav svešo. Tāpēc jau viņi nespēj iejusties otra ciešanās, nezina, kas ir līdzi just, nezina, kas ir gods pār jebkuru varu un sirdsapziņa. Starp tādiem necilvēkiem dzīvojam, sargi sevi, un cik tas tavos spēkos arī citus no izdzimtaņiem un viņu elles valsts tēlotāju varām.